12. februārī Daugavpils muzikas vidusskolā notika kordiriģenta, komponista, muzikas pedagogu skolas dibinātāja un ilggadējā skolas direktora Staņislava Broka 90 gadu jubilejas piemiņas koncerts. Izcilā mākslinieka dzīve traģiski aprāvās 1977. gada 13. jūlijā. Staņislava Broka biogrāfija bija spilgta un piesātināta. Viņš nekad neapstājās pie sasniegtā, viņš vienmēr virzījās uz priekšu, un tieši pie šā dzīves principa cenšas pieturēties viņa pēcteči un Staņislava Broka radītās mūzikas skolas audzēkņi. Jāpiezīmē gan, ka tikai pagājušā gada novembrī skolai tika piešķirts izcilā Staņislava Broka vārds. Ko tas nozīmē mums, jo es gribētu sadalīt šo jautājumu varbūt vairākās daļās. Sākot no tā, ko priekš manis nozīmē šis pasākums. Protams, priekš manis, es domāju, maniem vietniekiem, maniem pedagogiem un kolēģiem tas ir ārkārtīgi arī nākamais solis mūsu attīstības virzienā, jo mēs nevaram apstāties un arī direktors, ja viņš šodien pasaka, ka mūsu skolai kaut kāds jauns nosaukums, jauni izaicinājumi, tad arī dienu šiem izaicinājumiem ir jāsākas. Tad jāsāk pašiem no sevis. Kas tu esi šajā brīdī un kur tev jāiet, protams, tas ir dziļi personīgs arī jautājums. Nākotnes plāni Staņislava Broka muzikas vidusskolai ir liela. Viens no galvenajiem skolas mērķiem ir mācību iestādes integrācija pilsētas dzīvē. Mēs sākam jau pārunāt ar kolēģiem, veidot tādu radošu kaut kādu sadarbību. Šobrīd viņa nosaukta kā radošs klāsteris. Šī ideja jau aizgāja uz kultūras ministriju. Tur ir nofiksēta. Cita lieta, ka mēs vēl neesam kopīgi šo lietu aprunājuši un izveidojuši tādu nolikumu un saistības kopā ar Saules skolu, kopā ar Daugavpils universitāti, kopā ar Daugavpils teātri un kopā ar Marka Rotka mākslas centru veidot tādu sadarbības tīklu, kurā mēs viens otram palīdzam ar prakses iespējām, ar kaut kādiem koncertiem un tā tālāk un tā joprojām. Un otra lieta, ka mums jāpadomā par savām, protams, izglītības programmām, kuras mēs paturam, stipri attīstām, arī klasiskās, jo tur arī vienā. Ar tām programmām ir tā kā ar cilvēka dzīvi, ka viena aiziet prom, tad atkal parādās, tad attīstās. Bet arī padomāt par jaunām izglītības programmām. Šajā īpašajā reizē sveiks skolas pedagogus un audzēkņus ieradās liels viesu skaits, tostarp pašvaldības un kultūras iestāžu pārstāvi, kā arī mūzikas skolas absolventi. Staņislavs Broks ir bijis 13. vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents. Viņš ir veidojis apdares daudzām latgaliešu tautas dziesmām. Liels atbalsts izciliem māksliniekam bija viņa sieva Terēzija Broka. Tieši viņa bija tā, kas neatlaidīgi mudināja vīru veidot apdari daudzām latgaliešu tautas dziesmām, kas šodien ir kļuvušas par Latvijas kultūras mantojumu. Atceroties aizvadītos gadus ar izcilo diriģentu, Terēzija Broka mēģina valdīt asaras. Grūti šodien. Atmiņu ir tik daudz. Un mana kolēģīte, kas sēž man blakus, es ar viņu parunāju. Ir tik daudz, tik skaistas, tik skanošas un tik neaizmirstamas atmiņas no tiem gadiem. Tie bija visgrūtākie pēckara gadi, kad nebija nekas. Kad nebija ne dziedātāju, ne materiālu, kad mēs nestrādājam tā kā šodien, kad mēs cīnāmies par algām, kultūras darbiniekiem, mazas algas vajag lielākas, medicīnā lielākas. Bet es jums pateikšu godīgi un nemeloju. Mēs strādājam. Kā norādīja Terēzija Broka, šodien Staņislavs Broks priecātos par daudzajām uzvarām, kuras sasniedz Daugavpils muzikas skolas audzēkņi republikas un starptautiska mēroga konkursos, un tas nozīmē, ka savu dzīvi viņš nav nodzīvojis velti.